Dāmas un kungi, esiet sveicināti Hansa Matriks webinārā. Šodien to vadīs uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmans. Pirms mēs sākam, īsumā par webināru organizāciju. Mēs sāksim ar Hansa Matriks prezentāciju, kuras mērķis ir iepazīstināt ar uzņēmumu un tā nākotnes plāniem. Pēc prezentācijas sekos jautājumu un atbilžu sesija, kurā arī jūs esat laipni aicināti piedalīties, uzdodot savu jautājumu. Lai to izdarītu, izmantojiet jautājumu, jeb questions lodziņu, kas atrodas rīku joslā jūsu ekrāna labajā pusē. Ilmār, esiet laipni aicināti sākt prezentāciju. Labdien, cienījamie viesi. Šoreiz jūs man neredzat, es jūs arī ne, bet iedomājieties, ka mēs sēžam pretī un es jums stāstu, prezentēju mūsu prezentāciju. Man ir liels prieks, ka šis brīdis ir, tā teikt, veiksmīgi pienācis. Mēs esam pēdējos 12 mēnešus strādājuši, lai nokļūtu, lai tiktu kotēties biržā, un, kas saka, process ir veiksmīgi noslēdzies ar šo faktu, ka no rītdienas mūsu akcijas ir daļa no Baltijas galvenā saraksta. Šodien mans mērķis ir pastāstīt jums, prezentēt uzņēmumu un pastāstīt, kāpēc mēs tur esam un kāpēc būtu labi mūsu kompānijai investēt. Hansa Matriks ir augsto tehnoloģiju grupa, un mēs šodien 2016. gadā mēs esam 15 gadus, tā šķiru, tā maz, ok. Jā, Hansa Matriks ir Baltijas augsto tehnoloģiju uzņēmums, kurš piedāvā elektronisko ražošanas risinājumu pakalpojumu spektru, un tā darbības rezultāti ir nodrošinājuši stabilu izaugsmu un labas peļņas rādītājs iepriekšējos 15 gados. Es varbūt nedaudz runāšu nesaistīta prezentāciju. Prezentāciju jūs attaisiet dažādus faktus, varbūt ir iespēja pēc tam pajautāt konkrēti, bet varbūt mans stāsts būs saistīts ar slaidiem, bet negluži tas, kas slaidos. Hansa Matriks uzņēmums sāka darboties 2001. gadā. Ogrē izveidojām pirmo nelielu ražotni. Tajā brīdī arī uzsākām, tajā brīdī mēs bijām pilnīgs startups un, kā saka, greenfield uzņēmums. Mēs neesam neviena iepriekšējos laikos dibinātu uzņēmumu mantinieki. Mēs esam jauns uzņēmums. Par 15 gadu uzņēmumu, 15 gadu stāži gluži nevarētu saukt jauns. Mēs esam pārdzīvojuši arī krīzes periodu, kā saka, esam gan sisti, gan mērcēti tajā laikā. Tā kā menedžments ir ar pieredzi arī grūtos laikos, tas ir tā teikt laba ziņa, protams, investoriem. Uzņēmums arī ir bijis pēdējos 5 gadus ir pietiekami aktīva audzis ar vidējo gadu pieaugumu 24% un ar labiem peļņas rādītājiem. Varbūt izņēmums ir 2014. gads, kad mēs veicām vienreizēju investīciju vērtības norakstīšanu, kas nav saistīts ar operatīvo darbību. Un faktiski tā ziņa šodien ir tāda, ka no 12. jūlija mēs kļūstam par Nasdaq Rīgas oficiālā sarakstu uzņēmumu. Kopsavilkums varbūt par mums. Mūsu bizness, kā vienmēr, ražošana ir reģionāls bizness, ražošanas pakalpojumi. Un mūsu līdzšinējais bizness ir attīstījies vienmērīgi gan vienādas segmenti, gan Baltijā, gan Ziemeļvalstīs. Ja jūs skatāties uz skaitļiem, tad Baltija mums ir 40% biznesa, Ziemeļvalsts 37% un pārējie 23% ir pārējās Eiropas Savienības valsts. Tad tas ir bizness, kas faktiski ir koncentrējies Eiropas Savienībā. Lai gan mums arī daži klienti ir, kas ir ārpusē, bet tie nav ļoti lieli. Mūsu pamat uzņēmuma, tā teikt, kodols ir 2 ražotnes. Šobrīd viena ir Ogrē, Pārogrē, otra atrodas Ventspilī. Šeit arī notiek pamatā visvērtības pievienošana. Uzņēmums ir labi investēts, mums ir ļoti modernas tehnoloģijas. Mēs esam viens no modernākajiem līguma ražotājiem Ziemeļvalstīs, lai gan mēs šobrīd vairs sev nepozicionējam kā tīri līguma ražotāji, mēs esam sākuši attīstīt arī produktu izstrādi un esam sākuši piedāvāt arī saucamo ODM, jeb oriģinālu dizaina produktu ražošanu. Mūsu uzņēmums pirmos 15 gadus ir attīstījies vairāk kā ražotājs, taču tagad mūsu stratēģija ir izmainīta. Lai arī mēs turpināsim attīstīt ražošanas biznesu, mēs sākam ar straujāk attīstam arī produktu izstrādes un inženieru inovāciju biznesu.
Ja mēs skatāmies, kādos sektoros mēs strādājam, tad mūsu pārdošanas apjomu varētu sadalīt tādos 3 lielākos industrijas segmentos, kā produkti, kuru mērķis ir pielēt datu tīkli, kas ir datoru maršrutētāji, filtri, dažādām GSM bāzes staciju aprīkojums, kas ir šobrīd lielākais, kurš pakāpeniski pieaug. Tad ļoti moderns virziens ir ierīču internets, vai Internet of Things angliski saka, tātad dažādu ierīču kopums, kas sazinās savā starpā un pārraida informāciju un nodrošina kaut kādu kontrolas algoritmus. Un vēsturiski mēs esam bijuši pietiekami stingri arī industriālos sistēmās, kas ir dažādi veidi industriālie produkti, kas ir vēsturiski visdiversificētākais segments arī mums. Nu, un ir kaut kādi produkti, kuri īsti neietilpst šajos 3, tad tie ir pārējos. Nu, kā var redzēt, pēdējā gadā ir bijuši izaugsmi šajos 3 galvenajos segmentos un pārējie nedaudz kritušies, bet šeit ir, jāsaka, varbūt arī industriālas sistēmās var redzēt, ka gadu 2013. gadā ir bijis tā kā augstāks un 14. nedaudz kritums. Šeit ļoti liela, teiksim, varbūt daļa no šiem projektiem tādu projektu bāzēt. Ja kāds bijis liels projekts kādā gadā kādam klientam, tas var, teiksim, tādu lielāku to rezultātu kādā gadā iedot. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši pārdošanas ieņēmumi auguši par 24%, un arī bijuši pietiekami labi atdeve tieši uz, teiksim, naudas plūsums un peļņas rādītājiem. Paskatoties mūsu pieredzi pēc 15 gadu, varbūt būtu vērts apstāties pie tādiem galveniem notikumiem, kā pirmā ražošana, kā jau es minēju, mēs uzsākām Ogrē ar nelielu ražotnīti, kurā mēs uzliekām nelielu sēriju veidu līniju, ražošanas līniju. SMT mēs saucām tas no angļu vārda saīsinājums Surface Mount Technology, jeb metodi, kā ražot elektroniskās schēmas, kad komponenti tiek novietot un pielodēt uz iespiedu schēmas virsmas. Šī ir pēdējos gados dominējošā tehnoloģija, kā viss tiek ražots. Jūsu mobilo telefonu arī izgatavot tieši ar šādu tehnoloģiju. Tātad 2001. gads neliela ražošana atvērām ar lielu lepnumu, toreiz ar modernākā Latvijā. Šobrīd tās iekārtas stāv maziņas stūrītī, un mēs viņām uzņēmām tādu siltu sajūtu, bet faktiski šobrīd ražošana notiek ar pilnīgi citu līmeņu aparatūru. Attīstība diezgan strauji gājusi. Priekš 2005. gadā mēs izbūvējām Ogres ražotnes ēku un arī investējām 2 lielāku apjomu ražošanas līnijās, un arī investējām ļoti komplicētā IT platformā, kas nodrošina produktu izsekojamību. Attīstījāmies tālāk, un Ogrē bija radušās mūsu diezgan strauji augām. Mums bija diezgan nelielas problēmas ar jaunu darbinieku pieņemšanu, jo tajos gados visiem bija būtībā vēlme strādāt, iet uz būvi strādāt. Rūpnīcā tas nebija, kā teikt, moderni, forši, ne visiem bija būt celtniekiem. Lūk, un tādā mirklī mēs nolēmām, lai mēs varētu ātrāk augt, mums ir vajadzīga vēl viena vieta, un tad mums bija piedāvājums no Ventspils. Ventspils doma piedāvāja uzbūvēt mums brīvos platībās mūsu rūpnīca. Tad faktiski mums uzsākās Ventspils ražotne. 2007. gadā viņu atvērām un sākām attīstību. Tāpat gadā arī mums bija lēmums paplašināt biznesu Zviedrijā. Mēs iegādājāmies Zviedrijas kompāniju. Jāsaka, gan ka plāns bija ļoti labs, bet kā ļoti bieži notiek, tad pirkšanas M&A darījumi nevienmēr ir veiksmīgi. Šajā gadījumā viņš arī neizrādījās, varbūt ne tik veiksmīgs, kā bija domāts. Tiesa gan te varbūt ne mūsu, bet faktiski objektīvā tirgus situācijas dēļ bija krīzes periods, kurā mums nācās tomēr šo uzņēmumu atkal pārdot. Savukārt, pēc krīzes perioda mēs atkal esam sākuši augt. No 2010. gada ir gan apgrozījums ir pieaudzis, gan arī peļņas rādītāji būtiski uzlabojušies. Gadu pēc 2010. gada mēs nolēmām uzsākt arī pētniecības darbu un izveidojam Rīgā pētniecības laboratorijas, kuras esam pēdējos 4 gadus attīstījuši. Pēdējos 2 gadus, pat 3 gadus, 2012, 14 un 15 gadā esam paplašinājuši savu ražošanas kapacitāti un arī modernizējuši jau oriģināli izbūvētās ražotnes. Šobrīd plāns mums ir nopirkt zemi Ogrē paplašināšanā, un arī faktiski mums ir plāns Rīgā izveidot zinātnes parka infrastruktūru. Jā.
Un, faktiski šobrīd būtu vērts pieskarties, ko tad mēs esam varbūt jaunu uzsākuši pēdējā laikā, ko varbūt mēs nedarām no paša sākuma. Hanzas Matrix uzņēmums, kurš 10 gadus atpakaļ saucās Hanzas Elektronika, pirmos 10 gadus attīstījās kā līgumražotājs, un faktiski tas mērķis arī bija iegūt labu slavu un arī šī līguma ražošanas tirgu nostiprināties un iegūt savus klientus un, teiksim, un attīstīties, kas faktiski izdevās diezgan veiksmīgi. Un savukārt nākošiem 10 gadiem mēs saprotam, ka mēs gribētu turpināt attīstīties Latvijā un visādi apstākļu, visādi reāli apdīvu apstākļu dēļ mums ir jādomā faktiski par uzņēmumu arī tālāku attīstību. Tas varbūt ir ne tāpēc, ka mēs nevarētu kā citādāk rīkoties, bet vienkārši mēs tā vēlamies, lai uzņēmums kļūtu vairāk zināšanu ietilpīgāks, lai bizness kļūtu ar augstāko arī pievienoto vērtību. Līdz ar to mēs esam uzsākuši darbu produktu izstrādē, daudz inženierijas pakalpojumus veicam un arī esam sākuši produktu izstrādi. Un faktiski tās jaunās lietas, kā mēs sakām, tās ir inovācijas. Un tas ir jaunais ODM biznesa modelis. ODM ir latviski, tas ir anglisks žargons saīsinājums, tas ir Original Design Manufacturing, jeb varētu, teiksim, latviskot oriģinālu dizaina ražošanas biznesa modelis, kad uzņēmums investē naudu arī produktu attīstībā, un par šo investīciju arī, līdz ar produktu ražošanu arī piestāda, teiksim, licences rēķina klientam. Kas ir tāds tipiski, kur šobrīd migrē visi Singapūras uzņēmumi, faktiski šobrīd lielā mērā no līgumražošanas pāriet uz ODM biznesa modeli. Mūsuprāt, tas ir ļoti, ļoti vietā arī Latvijā. Hanzas Matrix ir bijis, pēdējā laikā ir bijis arī pionieris dažādās tehnoloģijās, un mūsu māsas uzņēmums EuroLCDs, kur mums arī ir daļas, kopiski mēs esam radījuši vairākus jaunus produktu konceptus, kurus mēs plānojam nākotnē attīstīt un arī biznesa audzēt uz viņiem. Viens produktu koncepts ir gudrais stikls vai Smart Glass, kur mēs apvienojam gan širokristālu tehnoloģiju zināšanas ar savu elektronikas zināšanu, kur mēs principā strādājam pie stikla, elektroniski pārslēdzam stikla tehnoloģijas. Tad otrs lielais projekts, kurš ir kopīgi strādājuši, ir arī kopīgi radīts spin-off kompānija Lightspace Technologies, kur mēs kopīgi izstrādājam unikālu reālā laikā strādājuši volumetrisku telpisku attēlu display sistēmu, ko šobrīd viņi tiek rādīti dažādiem medicīnas jomas speciālistiem un arī kompjuteru grafikā. Būtībā mēs redzam ļoti labu perspektīvu šī projekta tālāk attīstībā. Šie ir tie projekti, kur mēs plānojam ne tikai produktu ražot, bet arī pelnīt ar savu investīciju inovācijās. Uzņēmuma pārvalde. Būtībā uzņēmuma šobrīd ir pārvaldes struktūra, ir akcionārs sapulcs, padome. Padome ir 5 padomes locekļu sastāvā, no kuriem 2 padomes locekļi pārstāv investors un 3 ir neatkarīgie. Šī mirkļa padomes sastāvu jūs varat ieraudzīt mūsu mājaslapā. Savukārt valde šobrīd ir slaidā prezentēta. Tad valdes priekšsēdētājs ir Ilmārs Osmans, esmu es, un es esmu arī šo uzņēmumu savukārt divinājis un turpinu attīstīt. Man izglītība ir inženierzinātne elektronikā, un es esmu vēlāk mācījies vēl biznesu un diezgan labi jūtos gan abās jomās. Man saviskā darbība ir arī dalība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijā, ir saīsināta letera, es esmu valdes sastāvā, valdes loceklis, un piedalos arī kopējo nozars problēmu, tā teikt, risināšanā. Valdē mums ir Alvs Vaguls, kur svarīgākais viņu pienākums ir ogles ražotnes vadība. Un arī virkni grupas funkcija pārvalde, un Aldis Cimoški ir viens ražotnes vadītājs, kurš ir relatīvi nesenāk sācis strādāt. Tāda mūsu valde. Un attiecīgi jūs redzat tur struktūru, kas droši vien nav nekāda tur unikāla šādā ziņā. Mums ir gan atbildīgie par finanšu departamentu, gan pārdošanas daļā ir direktors un attiecīgi vadošie darbinieki visām funkcijām. Tātad
kotēšanas procesā, sagatavošanās kotēšanas procesā mēs veicām investīciju piesaisti, un mūsu prioritātes, jā, jūs varat šo te precīzu informāciju, kas tiek piesaistīts, atrast biržu paziņojumā. Mūsu prioritāte ar šiem investīcijām ir palielināt esošās ražošanas jaudas un likvidēt sastrēgumus ražošanas procesos, kur būs investīcijas tiks ieguldītas abās ražotnēs. Un faktiski paralēli ļoti svarīgs projekts tiks risināt jaunai. Mēs vēlamies izveidot šo inovāciju infrastruktūru zinātnes parka veidā, netālu no Rīgas lidostas, kur mēs plānojam tā kā produktu akceleratoru izveidu un arī speciāli ātru, kā mēs sakam, fast track manufacturing vai ātrā ražošanas procesa ražotni. Kopējais investīcija tokos gados apjoms varētu būt ap 10 miljonu eiro un varētu, protams, svārstīties atkarībā, kādi mums būs tie konkrētie projekti. Tā kā finansēšanas, mēs to plānojam finansēt no dažādiem avotiem, kas ir investoru nauda, būtībā akcionāru nauda ieguldītā, arī granti iespējams, kas būtu saņemami un arī aizņēmumi. Par dividenšu politiku mēs esam tā kā paziņojuši, ka mēs plānojam maksāt dividendus katru gadu. Tiesa gan mēs šobrīd nesam ieveikuši tādu politikas izstrādi, līdz ar to precīzi izmaksu apjoms tiks lemts katru gadu. Protams, tas būs atkarīgs no faktoriem, kopējais peļņas līmenis tajā gadā, investīcija iespējas, faktiski kāda ir tā situācija, cik tam būtu jābūt, bet mēs plānojam maksāt dividendu. Un prognozes tagad tā. Varbūt tad jautājums tāds, pirms mēs ejam pie nākošajām prognozēm. Varbūt pateikšu, šeit to mūsu vienu prognozi, ko mēs sakam, ka mūsu konsolidēto ienākumu mērķis ir 2018. gadam ir 20 miljoni eiro. Un šī meklī es domāju, ka būtu vietā uzdot jums šo jautājumiņu. Jā, mums ir sagatavots jums jautājums, un es lūkšu jau varbūt viņu parādīt. Vai jūs tuvākajos 12 mēnešos būtu gatavi investēt Hansa Matrix? Tad atbildes ir jā, iespējams, nē. Jā, mums būtu lūgums mums padomāt un viņas, teiksim, izklikšķināt. Jā, tad prognozes šobrīd diezgan skops, bet jums ir jādomā tomēr par to, ka uzņēmums ir bijis stabils. 15 gadu laikā attīstījies 10 kārt. Un mēs uzņēmums būtībā nav mainījies, tas pats menedžments, kurš ir, kā teikt, krīzes laikā arī pārbaudīts un norūdīts, turpina darboties. Ja? Tā, cik mēs dosim vēl laiku? Tad lūdzu, veiciet izvēli. Turpināsim varbūt prezentāciju. Tirgus apstākļi. Hans Matrix ar saviem šobrīd 13+ miljoniem apgrozījumu, kas ar katru gadu varētu augt, ir aizņem mazāk kā 1% no Eiropas Savienības tirgus. Eiropas Savienības tirgus ir pēc dažādiem novērtējumiem pār pa 30 miljardiem šī ražošanas jomā, un tā kā faktiski mums, tā teikt, neatkarīgi no tā, ko viņš dara, mums ir ļoti liela telpa attīstībai. Un šeit ir grafiks, kur ir salikt kopā, kā ir tirgus attīstījies un kā ir Hans Matrix attīstījies pēdējos 5 gados. Ja tagad tirgu ir neliels pieaugums, bet kā jūs redzat, Hans Matrix ir audzis no varbūt 100% 2010. gadā līdz 250 2015. Tā kā dinamika ir diezgan tāda pozitīva. Un arī skatoties mums kā uzņēmumu, mēs esam arī nosaukuši dažus salīdzināmos uzņēmumus, kur varētu, teiksim, mūs varētu salīdzināt, teiksim, un šeit mēs 4 esam minējuši, kur mums ir līdzīga operācija varbūt, bet, teiksim, Hansa Matrix pēc būtības būtu uzņēmumu Norvēģijas Kitron un Data Response tā kā apvienojums, jo mēs darām šīs abas lietas, kas ir abiem. Bet šie uzņēmumi ir ļoti cienījami tirgu, kas ir 2 Norvēģijas, tad ir Note, kas ir Zviedrijas arī listā kotēts uzņēmums, un Teta Electronics ir Anglijā, kur varbūt šī ražošanas daļa ir apmēram 1/3 daļa pārējie dažādu komponentu ražošana, bet kopumā tie ir ļoti profesionāli un labs strādājušas kompānijas. Un faktiski arī paldies, šī ir visa prezentācija. Ja mēs varētu pāriet, tad jau organizēs tālāk jautājumu sesiju.
Paldies, Ilmār, par prezentāciju. Šobrīd tad mēs pārējām pie jautājumu un atbilžu sesijas. Jautājumi tiks uzdoti kārtībā, kādā tie tiek uzdoti. Atgādinājums tiem, kas vēl nav iesnieguši savu jautājumu, to ir iespējams izdarīt ekrāna labajā pusē, izmantojot jautājumu jeb questions logu. Uz šo brīdi iepriekš iesūtīto jautājumu nav, bet es aicinātu uzgaidīt un apskatīties, varbūt klātesošajiem ir kādi jautājumi adresēti Ilmāram. Kamēr mēs gaidām jautājumus, atgādinājums tiem, kas webināram ir pieslēgušies pirmoreiz. Drīz pēc webināra beigām mēs sagatavosim arī webināra ierakstu, kas būs pieejams Nasdaq Baltic YouTube kanālā, tāpat arī uzņēmuma paziņojumā. Tā kā aicinu sekot līdzi ziņām un skatīties arī ierakstu. Tā, esam saņēmuši pirmos jautājumus. Ilmār, kādas bija galvenās iekšējās pārmaiņas uzņēmuma pārvaldē, ko nācās īstenot, gatavojoties kotācijai? Jāsaka tā, ka mēs pirms šī procesa bijām ilgstoši, bijām arī investēta kompānija, mums bija private equity investori, ja privātā kapitāla investori vai riska kapitāla, kā dažādi var viņus saukt. Kas nozīmē, ka liela daļa no tām prasībām, kas ir biržai, faktiski mēs viņus izpildījām, varbūt ne gluži precīzi tādā formātā, kas bija ikmēneša reportings, arī vispārvaldības, korporāta pārvaldības struktūra. Faktiski tādas visam konkrētas lietas mums vajadzēja paplašināt padomu, kas pirms tam mums bija 3 cilvēku sastāvā līdz 5 cilvēku padomē, un bija, teiksim, svarīgi atrast tādas nozars, varbūt nebūtu ne tieši ne ražošanas, bet varbūt ar kapitāla nozaru vai finanšu nozaru saistīts arī padomas locekļus, kas, teiksim, ir neatkarīgi. Ja? Tā varbūt bija viena no lietām, ko nav tik vienkārši uzreiz, teiksim, rāvienā norealizēt. Es domāju, ir dažas tādas prasības, kas ir, ko uzliek kotēšanās, teiksim, šie iekšējie informācijas turētāji, procedūras un tādi. Bet faktiski tā pa lielam, tad ikdienas menedžmenta darbā droši vien, ka nekāda izmaiņa mums nav. Mēs turpinām strādāt tā, kā mēs strādājam, dabīgi, ka mēs nevarēsim vairs tik vaļīgi varbūt sniegt visādas intervijas, mums nāksies droši vien ierobežot kaut kādu informāciju, lai viņi rūpēties, lai viņi vispirms ir pieejami akcionāriem, pirms mēs varbūt rakstam avīzēs pa lietām, ja, teiksim, šādi ierobežojumi, kas faktiski ir varbūt vairāk tāds darbs ar informāciju, netik ļoti kaut kāda organizators izmaiņas pašā uzņēmumā. Paldies par atbildi. Jā. Mums ir nākamais jautājums. Cik darbinieks strādā Hanse Matrix? Un vai tuvākajos gados plānots būtiski palielināt darbinieku skaitu? Jā, attīstoties uzņēmumam, mēs esam pieraduši lasīt arī presē, kad redz, kur daudzas jaunas darba vietas un tā. Ar to es gribu teikt, ka mēs plānojam augt strauji, taču ne uz darba vietu skaitu pieaugumu. Mēs plānojam augt straujāk, drīzāk uz investīciju rēķinu. Kas, protams, palielinoties apjomu, jūs augat to 24% gadā, kā mums ir bijis, protams, mums darbinieku skaits pieaug. Bet es teiktu tā, ka mēs augsim straujāk, kā darbvietu skaitu mēs radīsim, jo faktiski mūsu struktūra ir mazliet pārmainās. Teiksim, jums ir investēts augstu tehnoloģisku ražošanu, jums ir vajadzīgs vairāk inženieru tehniķu darbvietas, un varbūt ne tāda būtu vienkāršāka darba, bet, principā arī vienkāršiem darbiem ir vieta ražošanā. Tā kā tad izaugs būs vairāk struktūrāli, teiksim, šie augstās pievienotās vērtības darbi nāks klāt, bet proporcionāli ne 24% gadā. Ja? Tā kā jā, precīzi skaitli nevar nosaukt, bet tas nebūs tik liels, varbūt, kā ir šī plānotā izaugsme. Paldies! Nākamais jautājums. Vai ir plānots laist tirgū kādu oriģinālu produktu, kas vērst uz patērētāju? Ilmār? Jā,
Faktiski, kā es teicu, ar šo te jauno programmu, ka mēs izstrādājam produktus, mēs, protams, izstrādājam produktus, mēs piedalāmies produktu izstrādes procesā. Mūsu plāns, Hansa Matrix nebūs produktu brands, Hansa Matrix būs inženieru kompānijas brands, bet tas neizslēdz, ka kāds no mūsu uzņēmumiem, kurus mēs atbalstam, kā Hansa Matrix vai tieši ar savu pakalpojumu, arī esot daļās, tādi varētu būt. Ja? Teiksim, protams, tie pirmie kandidāti ir tur, kur jūs redzat sarakstā, kur Hansa Autonika ir daļas. Ja? Tā kā tādi var rasties, viņi nebūs ar Hansa Matrix brandu. Paldies! Šobrīd visi iesūtītie jautājumi ir atbildēti. Es aicinātu uzgaidīt vēl pāris sekundes, lai pārliecinātos, ka mēs neesam piemirsuši vēl kādu jautājumu, un tad beigt webināru. Ilmār, paldies vēlreiz par prezentāciju. Webināra dalībnieki, paldies par pievienošanos. Kā jau es minēju, webināra ieraksts būs pieejams šodien pat uzņēmuma paziņojumā un arī biržas ziņās. Uz drīzu tikšanos līdz nākamajam webināram. Paldies visi, kas klausījās. Es ceru uz ļoti pozitīvu sadarbību ar jums. Paldies!